Niedrāja MS pārstāvis saņem apbalvojumu. Paldies par nomināciju. Šitādam apbalvojot nebija gatavs. Visu radīja, tas radīja mūsu Niedrāja darbinieki, kas strādāja pašaizliecīgi un citīgi. Paldies! Paldies! Sakiet, lūdzu, kā jūs vērtējat pagājušo gadu mežstrādē, un tad uzreiz arī nākošo teikumu. Jūs saņēmāt balvu ne tikai kā lielākais nodokļu maksātājs, bet arī kā labākais darba devējs. Tad pastāstiet par to, kā jūs vērtējat pagājušo gadu, un kas bija tas, kāpēc darbinieki arī par jums nobalsoja kā labāko darba devēju. Mikrofonā. Pagājušo gadu manā vērtējumā viņš ir sarežģīts ar dažādiem izaicinājumiem. Viens no tādiem, protams, ka visi jau zina, lielākais izaicinājums nav, bet sākšu ar mazāko. Tas ir tie ģeopolitiskie, kur bija piegāžu ķēžu pārāvumi. Tas arī mūsu skāra tehnikas un tehnikas rezervdaļu piegādē. Otrs no tādiem, kā var teikt, izaicinājumiem bija saistībā ar dabu, dabas liegumi. Tas bija saistībā ar ēgļu izgrauzi, kad ir vasarā bija ierobežojumi, un kad mums bija jāpārplāno strādāšana, strādāšanas termiņi, bija jāpārplāno un bija tā kā jāplāno ražošanas jaudas pārorientēšana. Un tas trešais tāds izaicinājums varētu būt cilvēku resursu vadība. Un tad cilvēku resursos, tādā vadībā saskaramies ar tā, ka vienā brīdī ir cilvēki mums ir tā kā pietiekoši, un vienā brīdī mums tie cilvēki tā kā pamaz, un tad mums vajag menedžēt, turēt tā kā ir cilvēki, kad ir piemēram 10, un vēl 3 jābūt cilvēkiem, tad ir komandā gataviem, ja tie 3 iztrūkst, piemēram, tur slimo vai iet atvaļinājumā, un tad mums ir jāpārplāno, lai viņi strādātu. Tas bija tāds, Un tad ir šitos viss sabalansējot, mums bija jānodrošina saviem pakalpojumu devējiem, sniedzējiem, lai mēs to, ko viņi ir saplānojuši, nodrošināt mēs tos darba procesus. Un viens no, kā var teikt, lielākajiem sadarbības partneriem mums ir valsts meži. Ja vajag skaitļos arī, varbūt. Mēs vienkārši tā kā jums vispār kopumā. Jā, valsts meži, tad ir mums Rīgas meži un Zviedrija. Un šitos visus izaicinājumus savalkot kopā, es varu pateikt, mēs pagājušo gadu beidzām tā, es varu teikt, normāli, diezgan veiksmīgi labi. Un kas bija tas, kāpēc jūs par darbinieku arī balsoja kā labāko darbdevēju? Vienu labāko lietu, ko jūs pats kā darbinieks varat nosaukt? Viena labākā lieta ir, es domāju, stabilitāte. Tā ir tāda, kas visiem, ja dzird vārdu Niedrāja, tad viņi zina, ka ir stabilitāte. Un arī tad vēl nākošais tāds moments ir, kad mums ir sakārtoti visi ražošanas procesi, kad sākot ar tehnisko pusi, ja ir tehnika, tad mums ir darbnīcas, mums ir meistari, mums ir mehāniķi, rezerves daļas, un tad operatoriem, cilvēkiem, kas strādā pie mums, viņiem
ka teikt, viņam patīk, ka tas darbs ir tāds sakārtots, saprotams. Jā. Un cik pats ilgi strādājat uzņēmumā? Tā 14 gadus jau. Labi, teikšu jums lielu paldies un baudiet vakaru. Paldies!